Vislabāk Pēterim tomēr patīk savas skolas. Nav labākas vietas Latvijas galvaspilsētas Rīgas arhitektūras iepazīšanai par Ķīpsalu, kas atklāja skatu uz Daugavu un pilsētas arhitektūras gadsimtiem. No šejienes labi redzamas arī mūsdienu pilsētas attīstības iespējas. Pēteris atceras vectēva stāstu par Rīgu, kas nedrīkstot būt gatava, jo tad tā pazudīs no zemes virsas. Agrāk Ķīpsalā bija zvejnieku ciemats ar koka mājām, kuras kursteņos žāvēja zīvis. Tagad plānotāji iecerējuši izveidot pilsētas jauno centru. Šeit būs augstbūves, bankas, biroji un viesnīcas. Ķīpsalā būs arī jauni mājokļi un pastaigu vietas, no kurām raudzīties uz Rīgas centra baznīcas torņiem. Pēterim patīk torņi un pirmais Rīgas jaunā gadsimta debesskrāpis. Dažreiz viņš prāto, kā būtu ar dēli uzbraukt tā virsotnē. Pētera ceļš uz skolu ved garām krāsainām rindu mājām. Tas ir viens no daudziem jauno mājokļu projektiem Rīgā. Tepat līdzās par stilīgiem dzīvokļiem pārbūvēta veca ģipša fabrika ar labiekārtotu pagalmu un jaunu piebūvi. Mazliet tālāk Latvijas banka uzcēlusi modernu naudas krātuvi. Tās arhitektūras valoda ir drosmīga un lakoniska. Pelēkais granīts fasādes apdarē un prasmīgi pielietotais stikls slēgto ēku ir spējis pārvērst atvērtā un gaišā būvē. Jaunu kvalitāti ieguvusi arī tuvākā apkārtne. Ir sakārtotas ielas un radīta droša vide. Pie draugiem Pēteris dažkārt brauc uz kādu no Rīgas mikrorajoniem. Arī šeit viss mainās. Nekustamā īpašuma tirgus strauja attīstība ir radījusi situāciju, kurā daudz dzīvokļu māju projektēšana ir arhitektu biroju ikdiena. Pelēkās padomju laikos būvētās ēkas papildina koši jaunbūvju akcenti. Arhitektūra rīdzinieku mājās ienes jaunas ērtības. Vislabāk Pēterim tomēr patīk savas skolas piebūve. Pirms pāris gadiem tā tika nosaukta par gada labāko ēku Latvijā. Rīgas ielās arvien biežāk skan citu Eiropas valstu valodas, bet Pēteris dodas uz lidostu sagaidīt vecākus un draugus. Ērts Rīgas arhitektūras ceļvedis ir pilsētas autobuss. Pāri Daugavai garām bankām un koka mājām tas aizved arī uz krāsaino izklaides centru. Oranžā bumba centra interjerā un krāsainās kafejnīcas ir Rīgas optimisma zīmes. Īpašs ir arī biroja komplekss Baltais vējš, kur arhitekti eksperimentējuši gan ar tēlu, gan būvniecības tehnoloģiju iespējām. Arhitektūras pazinējus pārsteidz Latvijai raksturīgā detaļu kvalitāte, kas cieši savijusies ar starptautiskās arhitektūras valodu. Pēdējā pietura ir lidosta Rīga. Latviešu arhitekti, strādājot ar koku, akmeni un stiklu, šeit ienesuši gaismu un plašumu. Lidostas komfortu un eleganci novērtē arī Rīgas viesi. Pēc Eiropas lidostu burzmas gaismas pielietās caurskatāmās zāles ar koka un akmeņu apdari ir pirmais kompliments Latvijas arhitektu varēšanai. Rīgas ambīcija tuvāko gadu laikā uzcelt 3 lielas kultūras būves ir saprotama katram, kas pār kādu no tiltiem iebrauc pilsētā. No vietām, kur Pēteris ar draugiem pēc skolas steidz skeitot, jaunā biblioteka, koncerta zāle un laikmetīgās mākslas muzejs būs kā ar roku sasniedzams. Bibliotekas ideju arhitekts Gunārs Birkerts rādīs latviešu folklorā. Bet Anda Sīļa vadītais birojs uzvarēja starptautiskā arhitektūras konkursā. Tajā dienā par kolēģu uzvaru lepojās visi Latvijas arhitekti, jo bija pārspēti daudz pieredzējušākie ārvalstu koncertzāļu autori. Kā melns dārgakmenis, koncertzāle mirdzēs pretī viduslaiku torņiem, jūgenstilam un vecrīgas jumtiem. Ar koncertiem un izstādēm par iecienītu mākslas adresi kļuvusi ilgus gadus slēgtā osta Andrejsalā. Jau ir gatavs laikmetīgās mākslas muzeja skiču projekts.
kas bijušo termoelektrostaciju sola pārvērst pasaules klases mākslas institūcijā. Vērienīgais muzeja projekts un salas attīstības plāns tapis nīderlandiešu arhitektu birojā Oma, kuru vada pasaules arhitektūras zināmākais vārds – Rems Koolhaas. Kamēr projekti vēl top, varam lepoties ar jau paveikto. Izcils piemērs degradētu teritoriju attīstībai ir laikraksta Diena jaunā biroja ēka, kuras projekts izstrādāts Andra Kronberga vadītajā birojā Arhivs. Ir grūti noticēt, ka modernās būves vietā reiz bijusi necila padomju laika rūpnīca. Transformētā ēka ir saglabājusi robusto industriālās arhitektūras raksturu. Padomju gadi atņēma šārmu pilsētas centra vēsturiskajai apbūvei. Šodien, radoši rekonstruējot, arhitekti vecajām ēkām ļauj atzimt jaunā izskatā. Reiz kāposta lauks, tad darbīgs Bodīšu kvartāls. Par elegantu publisko telpu ir kļuvis arī Berga bazārs. Šis nav vienīgais Zaigas Gailes biroja projekts, kas jūtīgi, māju pa mājai, pilsētā atgriezis Eiropas vaibstus. Tagad te vecais satiekas ar jauno, korekti un pārliecinoši. Vēsturiskās un jaunās arhitektūras satikšanās notiek arī citur pilsētā, kur Rīgai raksturīgos kvartālu ielu stūrus papildina laikmetīgi akcenti. Ekonomisko un politisko pārmaiņu laikā radītos robus pilsētas apbūvē pamazām aizpilda jauni apjomi, jauni materiāli, jauna arhitektūras valoda. Arhitekti droši vēsturei ir likuši līdzās jauno, un katram ir savs redzējums. Arī Pēteri saista gan jauno veikalu gaišie skatlogi, gan dubultajā biroja ēkas fasādē paslēptā koka mājiņa. Taču labprātāk viņš uzbrauc uz jauno ēku augstajiem jumtiem. Te puika lūkojas uz celtņiem un būvlaukumiem un mēģina ieraudzīt savas pilsētas jaunākās ēkas. Viņš zina, ka vectēvam taisnība. Rīga nekad nebūs gatava.